Piebraucām pie Buļļupes, paskatīties kādu vietu, kur spinningu pamētāt. Pirmo reizi nebiju bijis nekad pie Buļļupes. Esmu dzirdējis, ka tie ir cūku kuds, bet nevarēju iedomāties, ka tik traka tā situācija ir. Vienkārši nav kur kāju spērt. Tā, esam piebraukuši pie Buļļupes. Cik sapratu, viena no slavenākajām vietām laikam. Fórumā iet runa par Buļļupi pie tilta. Mērķis ir, principā, uz zivi pagaidām neceru. Ko aizvakar nopirku kātiņu mikrodžigam. Aspensteak no Crazy Fish. Tā kā pirmais mikrodžiga kātiņš. Vispār saprast, kas tas tāds mikrodžigs ir. Un pamēģināt ar viegliem svariņiem. Kaut 2 grami džiggalviņa, māneklītis, varbūt pa lielu bišķiņu, bet kāds bija tādu paņēma pagaidām. Pēc tam tad jau vēlāk iepirks. Pamēģināt, kādas ir tās sajūtas vispār ķerot ar tik smalku ekipējumu. Mēģinās. Tā, kaut kas man te jau ieķērās. Vējš ir stiprs, tāpēc uz baigāko jūtību es neceru pagaidām. Lai gan reāli es nemaz nezinu, kādai ir jābūt jūtībai, jo šitādiem rīkiem cepējis es neesmu. To varu pateikt uzreiz, ka reāli katru akmentiņu es jūtu, ka grunts ir cieta, ka ir akmeņi apakšā. Es jūtu katru akmentiņu. Kur ieķērās. Izskatās, ka būs jāatvadās no mānekļa. Nē. Pamēģināsim kaut kur bišķi tālāk paiet. Te man īpaši patīk. Bet arī krastā redzam, ka viss ir akmeņiens un to ļoti labi jūt īstenībā uz kāda. Aukliņa man nav baigi tievā pēc Japāņu mērvienībām 0,6, bet tā kā tā ir salmā lētā gala aukla, tad es pieļauju, ka reāli viņa ir daudz biezāka. Kaut ko velku, kādu zarviņu, protams. Tā, vecais spinnings, kas man ir, tas ir ar testu 7 līdz 21. Un, teiksim, tā jūtība
šitam kātiņam un tam kātam ir diena pret nakti. Vismaz pēc pagaidām pāris metienus, ko esmu izdarījis. Mani diezgan patīkami pārsteidza. Tā, kas tas mums ir? Arī laikam kaut kāds. Tā, es te krastu iztīrīšu, te varēsiet nākt peldēties. Tad, principā šīs vasaras mērķis ir apgūt mikro-džiga ābeci. Cerams, ka sanāks. Cerams, ka tas iepatiksies. Jā, ķerās te nepajokam. Mēģināsim vilkt. Atkal zariņš kaut kāds. Kušķis. Jā, bet uz katra zara ir pa kādam gliemezim. Tātad dzīvība apakšā notiek. Kātiņš ir nepierasti smalks. Arī sāk lietus likt. Forši. Ko, izmirks brauks mājās. Vismaz ir kaut kāds priekšstats, kas tas tāds varētu būt, mikro-džigs. Apmēram. Te izskatās, ka ofsetnieks jāliek bija. Nošāvu gandrīz sevi ar savu mānekli. Šis kāds tieši ir ar tubulāro spicīti, tāpēc es domāju, copītes rokā vajadzētu just ļoti labi pie garuma 183 cm. Es domāju, ir jājūt katra copīte. Jā, te ķerās mums visā. Paies vēl bišķiņu uz priekšu. Te jau ar kūlu paspējuši padedzināt. Krasti, protams, ir ārprātīgi piemēsloti. Šoreiz nevāksim aiz citiem, nav īsti laika. Iemetiena attālums arī neslikts. Es biju domājis, ka būs bišķiņ svakāk ar tiem iemetieniem. Bet, nav jau tā kā ar, teiksim, 2,5 metri kātu. Nē, bet 2,40. Bet nekas traks, pielāgošos.
jūtu katru mazāko zālīti, katru akmentiņu jūtu rokā. Teiksim, taisu vienu pravodku saucamo. Kaut kas aizķerās. Īstenībā uz spicītes pat arī to visu var labi redzēt. Bet no rokā jūtu superīgi. Spole man ir Shimano X-Edge vai X-Age, kā daži saka. Nu, teikšu godīgi, balans nav tas labākais. Šī ir 2500 izmēra spole. Nu, prasās vai nu bišķiņ mazāku, vai nu reāli citu spoli. Nu, ar šo spoli un pie šī izmēra, nu, neteiktu, ka ir, teiksim tā, ka vau. Un, ja to saku es, kuram ir bijušas 4 makšķeres savā mūžā un 2 normālas spoles, tad tas tā arī laikam ir. Kāds arī ir super viegls. Kāds svars ir 92 grami. Spolē, ja nemaldos, bija 200 vai arī 200 ar kaut ko. Kaut kas mums te notrūka. Kas mums te varēja notrūkt? Viss, protams, ka notrūka. Tā, nu uz to arī laikam šodien beigsim. Norāvu nost pavadu. Izskatās, ka mezglis man nebija fluorokarbonā pārplīsa. Nu jā, tad teikšu tā, pirmais iespējas, kādi 20 metieni uztaisīti. Kātiņš man ļoti patīk. Tā mikrodžiga padarīšana, skatīsimies. Jāuztaisa tāda kārtīga dienas copi. Tad redzēs. Sajūtīs pirmo mikroasarīti. Tad jau tā lieta aizies. Bet pagaidām tas arī viss, laikam. Mēģinās salasīties tagad milzum daudz informācijas. Sagatavoties nākošai copai. Tad jau droši vien kādu atskaitīti uztaisīs. Pagaidām visiem čau. Uz nākošai reizei.